Tātad, labi, sveiciens jaunā video. Šodien, es izdomāju uzzīmēt tādu video, kas varētu saukties, nezinu, man ikdienas soma, nezinu, ko es nesēju līdzi, kas man ikdienā tāda tehnikas lietas, tā tipa video. Es esmu redzējis šādus video, ka filmē tādu amerikāņu youtuberi, kā Marko Braunīs, Dīči un vēl citi youtuberi, ja? Latvijā baigi viņi to nav filmējis, cik es, esmu redzējis, ja? Tāpēc izdomāju, pamēģināšu ko jaunu. Sāksim par somiem. Somi ir David Jones somkas, kuras pirku pirms apmēram pusgada. Atropolis veikalā Bags & More. Somai labums ir tāds, ka pamatāja vienu vietu, kur likt mantas, ja, saucamās drāvēslētē vietā, ja, kas ir te aizmugurē, un labums tāds, ka nejūta kabazagiem grūtāk tikt, tajā somā iekšā, jo man ir tā, ka man ir vēl viena mugursoma, kas ir foto mugursoma, kuras uzsūtīju AliExpress, bet tā ir mīnus, ka tur vielā, tiešām tā ir fotosoma, viņa ir laba fotosesijām un tādām lietām, vai jānēsna fototehnika, tādas lietas, bet ikdienā šī ir mazāka un pērtāk, un labi, tur ir muļķi, nekā nav drošāk kamerai, bet, ir pilnīgi ok. Tā kā, tas ir tā. Protams, te vēl kabatiņi, ja, iekšā kaut ko teorētiski turēt visu kaut ko, bet es te pagaidām neesmu ko ielicis, ja. Jo es nesen pārkrāmējos no fotosomas šom, tās tā ir primāro somu, tā lūk, attaisam somu, un tad mēs ieraugam manu nekārtību, kas man ir somā, ja. Izpēc kārtas, ja. Pirmā lieta, kas man vienmēr ir ikdienā līdzi, ja. Tas ir mans dators šajā te burvīgajā keisā. Un mans izvēlētais dators, es nesen noapgrēdoju uz jaunu datoru, ja. Un tad tas ir 13 colu MacBook Airs ar M1 procesoru, M1 čipu, 2020. gada dators, ja. Ko drīzumā būs video, šo datoru manā YouTube kanālā, vēl tur vācu materiālu un tā līdzīgi, bet es man patīk šajā datorā, šī ir mana pirmā pieredze ar Macintosh, un ļoti patīk, es pamēģināju apvienāts un pamatā visus darbus, lai man ir jaudīgs stacionārā dators mājās, Windows, es pamatā visus darbus daru uz šī datora, uz tā es pamatā gameoju. Man varat iečikot, kad piekdienu jūtas vienu streamu, kurš paspēlē spēles, tālāk nākamā lieta, kas man ir māja līdz ikdienām, tā ir kamera, mana fotokamera. Es šo video filmēju telefonu, bet līdz tā mēs vēl tiksim, ja. Mana kamera ir Sony A7 otrās paudzes un par objektīviem, ja. Es māju objektīvs, es nekad neesmu visu vienu un to pašu objektīvu, ja. Pamainu, man ir 4 objektīvi mājā, pamatā, viņas mīļākajā, kas man ikdienā es labāk nodarīju, šis te mazais Sony 50 mm FE objektīvs Sony e-kamerām, Sony bezpavūja kamerām, kas ir labi, tas ir labs objektīvs, kur var tīri ikdienas gadiem, kur ātriem portretiem, tādām ainavām, ikdienā ļoti labi nodarīja, un arī viņam labi vaļā diafragmu par atveries F1.8 ir ok, ja. Ir doma, ko iegādāties labāku objektīvu, bet, tas nākotnē, ja, tagad pamatā šito dzīvo ikdienā un ir ļoti labi. Tas ir tā kamera, ja. Ja mēs tālākajam, tad man ir austiņas, ja. Austiņas man ir jaunas, es iegādājies būtiski nedēļā un 2. Man bija tur garantijas brāķis, man apmainīja par šādām, ja, labākām. Un tās ir JBL, tur bija JBL Live 770 NC, man liekas, uz ekrāna būs uzrakstīts, ja. Tā kā šādas zilas austiņas, viņām iespējams arī būs video izveidot apskatu. Bet pirmie iespēja šo 2 nedēļu laikā man ļoti patīk, ir ļoti labs noskaņas, ļoti labs arī notumais ambient, kad dzirdi, kas notiek apkārt un kad arī nedzird, noskaņas, ja. Visi baigi forši, ja. Un arī nāk šādā te čekalā, pasargā ir labi, ja. Tas ir tā austiņā.
Tā man ir arī mazās taustiņas ir. Man ir jau, varētu teikt, 3-4 gadi ir otrās paudzes AirPodi. Viņi lēnām sāp pamest čatu, jeb atšķīst bateriju no akumulatori ausiņām, ja. Jo mīnusos nevelk, bet, kad šis sāk laist siltākā telpās, ir pilnīgi ok, ja. Loģiski no tāda baterija dzīvība, kā bija pirms 2-3 gadiem, bet, pagaidām ir ok, ja. Otrā paudzes AirPodi. Tālāk, ja mēs ejam tālāk, tad te sāksies mans kabeļu, tā kā saucamais nekārtība. Bet viss pēc kārtas, ja? Tātad man ir vienmēr man ir datorlādētājs, kas ir standarta Apple 30 vatu, 30 vatu USB-C lādētāji, kas nāk no standartā MacBook Air M1. Tas ir tā. Kā arī man ir vēl viens USB-C lādētājs, tā. Jā, nekārtība, es teicu, ka nekārtība. Ir vēl viens USB-C lādētājs, kas ir 20 vatu, kas izmantoja pamatot telefonam. Jo man nepatīk tas, ka, ja man ir viens lādētājs visu, man ir ļoti liela iespējamība, ka vajadzētu lādēt paralēli 2-3 vairākas ierīces un vienu nav tik labiem. Tā kā tas ir tā. Tālāk man ir pulksteņu lādētājs, jo man ir pulksteņu Photixiem, ja? Jā, pulksteņu man ir pirmā paudzes Galaxy Watch, kas iegādājos arī jau ļoti sen, bet ļoti sen, lai 3-4 gadi tiešām tošā pakaļ, un pojām labi strādā baterija, pojām tur un arī lādētājs līdz ikdienā, ja? Kas ir ar šo te briku, kas izmanto arī citām lietām, kas ir cik vāti, 10 vai 15 Samsung lādētājs ar braided speed sarkano micro USB kabeli, kurš praužas šajā lādētājā un lādē pulksteni. Tālāk, tad man ir šāds vats, ja? Tas ir pamatā priekš AirPodiem, tas ir USB-A uz Lightning lādētājs, pamatā izmantoju AirPodiem, ja? Tad man vēl ir šāds lādētājs, kas ir arī micro USB, bet tas ir pamatā paredzēts kamerai, ja? Kuras lādē kameru. Sony lādētājs, kas nāc kopā ar šo te manējo kameru, tas ir tas, ja? Tālāk man ir vēl viens micro USB lādētājs, tas ir Type-C lādētājs, to pat nezināju. Jā, man ir arī izrādās, man ir no USB-A uz USB-C lādētāji. Tas laikam palicis no tiem laikiem, kad man bija vēl vecāki datori, ka man bija vajadzīgs, ja. Tas viņa baigi neizmantoju. Bet jā, ko es stāstīju, man ir vēl viens micro USB lādētāji, kas ir no USB-C uz micro USB, kur es pamatā izmantoju arī, ja man lādēt arī kameru, vai, ja es gribu piepraukt kameru, pat aizsot pie datora, tad es Macam ir tikai USB-C, tā kā tas ir noder, ja. Tad man ir vēl šāds kabelis, kas ir ļoti interesants, tas ir no HDMI uz micro HDMI, kas izmantoju kamerai arī, lai varētu piespraust pie ekrāna ārējā vai pie televizora parādīt kaut kādas darbus, ko tādu parādīt, ja. Uz liela ekrāna. Vai es esmu 1-2 reizes izmantoju, bet, šāds vārds Amazonas un tā, piemēram, somām. Kā arī man ir vēl 2 kabeļi, bet, 3, tas man 2, ja, kas viens ir pie ārējiem diskiem, līdz tam mēs vēl tiksim. Viens ir USB 3.2, vai Thunderbolt 3, viena ātras USB-C lādētājs, kas ir no Samsung sazietējiem diskiem, kas ir diskiem vēl tiksim. Kā arī man ir vēl viens no USB-A uz USB-C lādētājs, arī cietā diska, kuras sprauž šajā te Apple USB-C no micro, kāds skaitās, no USB uz USB-C, kas sprauž šādi iekšā, un tev arī vēl viens USB-C uz USB-C teorētiski lādētājs, ja? Tas ir tā. Kā arī man ir vēl audio vārds par šādu lielajām opcijām, kas pirmā reize pārsteigums man bija, kurš šodien tik atklāju, ka viņš ir apboja galā 3,5 mm, jo tās filmu sērijas austiņām ir 2,5 mm vienā galā. Tas ir baigi forši. Tas ir tāds. Tad man ir vēl dakšas līdzi, jo es, kad ļoti bieži tripoju, ceļoju pa Latviju un es bildēju, man vajag tā, ka man dakšas laika var pārēst pudienas.
Tas vēl tas, kā arī man ir powerbanks. Viņa liels, nav labākai, bet ir ok, telefonu man var uzlādēt. Datoru neesmu mēģinājis lādēt. Tas ir Xiaomi, ja nemaldos, jā, 20 mAh powerbanks. Okay. Tīri ok, ja? Tālāk pa aksesuāriem, kas man ir līdzi, bet jā, kabatā stāv. Viens ir USB-C hubs, priekš maka, viņš jau manis ten ir. Te, protams, kā jau fotogrāfam, filmētājiem, man ir karš lasītājs, USB-C, USB-C un micro SD, un pārstās SD kartas arī ievieto šajā lasītajā Ugreen firma, viena labākajām aksesuāru firmām, manuprāt. Tad ir vēl šāds kabelis, kas ir no 3,5 mm vienā galā, un otrā galā var iepāt divas taustiņas, jā. Man ir tāpēc kā noderīgi brauciemos. Tad man ir vēl 2 akumulātori kamerai, kas ir MP-F50. Viens ir no AliExpress oriģinālais. Kāpēc nesāju 2 līdzi? Man viens ir kamerā, teorētiski man 3, jā. Tas ir tāpēc, ka pamatā Sony šie MP-F50 akumulātori ir diezgan švaki. Viņi, protams, tur ok, bet nav tik labi kā lielākie, kas ir nepateikti kādi. Viņi strādā, bet kas jaunajā kamerā, un viņi diezgan vāji ir, un augstumā vispār diezgan, sudīgi. Ir tāpēc vajag liekas vienmēr līdzi. Man ir 3 vēl 2, un viens kamerā kopā 3 akumulātori. Kā arī man tagad bija diskiem, ja? Man ir 2 cietie diski, un tas ir tāpēc, ka Makam ir pamatā tikai 256 GB SSD disks, un loģiski smags darba fails netur, vienīgi iCloudām. Tāpēc man ir viens SanDisk, portable SSD disks, terabaits, un Samsung T7 SSD 500 GB disks. Tā nevajadzētu darīt. Kā arī man ir Kaplens priekškameras. Jā, un tā man vēl ir zāles, medikamenti, tāpēc, ka man ir veselīga problēma. Netātīšu kādu, tu viņiem kaut ko uzzināsiet. Jā, medikaments nerādīja, bet man vienmēr līdzi, jo cik vajadzīgs ir. Kā arī man ir 2 fleškas, viena 32 GB, viena 4 GB. Tās USB-C fleškas, vienā galā un otrā galā micro USB. Viena fleška, kas arī USB-C, bet tajā man stāv kaut kāds seriāli, jā, bet es baigi neizmantoju. Kā arī man ir vēl viens hama no micro USB, USB-E uz USB-C pārvietot. Tā ir tāpat kā abola, tikai maziņš, jā. Tas ir tā. Tas ir man līdz, jā, un, protams, telefons, kurus tagad filmēju, tas ir Samsung Galaxy A52s 5G telefons, jā. Tikai tā, soma ir tukša. Tas ir viss, kas man pamatā ikdienā līdzi. Paldies, ka skatījies! Piesako kanālam, asēl laiku un tiekamies jaunā video. Peace!